Mēs pieprasām, lai Eiropas komisija ieviestu remigrācijas schēmu visā Eiropā, lai mēs beidzot varētu sākt viņus sūtīt atpakaļ. Tas arī ir likumīgi. Migranti! Sūtiet viņus atpakaļ! Sūtiet migrantus atpakaļ! Viņa mīl Ilonu Masku. Iegādājoties to, viņš arī izglāba vārda brīvību Eiropā. Tātad nav nekādu, bet viņš ir triljonārs vai citu viņa trūkumu. Šajā pasaulē ir miljardieri, kur neko nedara, lai aizsargātu vārda brīvību. Pretestība ir sākusies, jo viņi to ir paveikusi, neskatoties uz visiem draudiem, neskatoties uz visiem mēģinājumiem viņu apkusināt. Viņa tagad ir savākusi 500 000 parakstu, lai mēģinātu glābt Eiropu. Un, ja jūs vēl nezināt, par ko es runāju, mēs runājam par Evu. Tiem, kas nezin, kas ir Eva, viņa ir šī apbrīnojamā aktīviste, kur ir pret imigrāciju. Viņa uzskata, ka mums vajadzētu veikt remigrāciju un izraidīt cilvēkus, kuri cenšas iznīcināt Eiropu, bet cilvēki valdības nav ieinteresēti viņu uzklausīt, un tāpēc viņi nolēma, ziniet ko? Mums ir jāatgūst tautas vara. Un tāpēc mēs vāksim 500 000 parakstu no cilvēkiem, kuri jūtas tāpat kā mēs. Un mēs pieprasīsim, lai ES mūs patiešām uzklausa, jo mums ir politisks atbalsts. Bet, diemžēl, cilvēkiem īsti nepatika tas, ko viņi darīja. Briseles elite vēlas jūs apklusināt. Vispirms viņi mēģināja apturēt drošas Eiropas aktu, tad viņi mēģināja aizliegt demonstrāciju. Lūk, kā demokrātija izskatās Eiropas Savienībā 2028. gadā. Vairāk nekā 500 000 cilvēku jau ir parakstījuši mūsu aktus, un ar katru stundu viņi kļūst arvien vairāk. Šīs balsis netiks apklusinātas. Drošas Eiropas akta mērķis ir nodrošināt robežu drošību, likuma un kārtības ievērošanu, jo īpaši remigrāciju. Tieši to vēlas lielākā daļa eiropiešu. Nekā nelikumīga, nekā pretlikumīga, nekā amorāla. Tieši to, ko Eiropas cilvēki ir pelnījuši – drošību. Drošība viņiem un viņu bērniem. Un Eiropas Savienībai beidzot ir jāieklausās savos pilsoņos, jāslēdz robežas un jānosūta atpakaļ visi, kam šeit nav jābūt. Bet tā vietā, lai ieklausītos, tā vietā, lai mainītu savas pašnāvnieciskās politikas, Eiropas komisija vēlas aizliegt drošas Eiropas aktu, jo tā uzskata to par tā saukto Eiropas vērtību pārkāpumu. Bet mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir tiesības paust savu viedokli, demonstrēt un cīnīties par savu dzimteni. Taču tautas griba atkal tika ignorēta, un Briseles mērs apgalvoja, ka demonstrācija apdraudēja sabiedrisko drošību un mēģināja to aizliegt. Protams, tā nebija taisnība. Briseles elite cenšas atņemt mums mūsu pamatiesības uz pulcēšanos un cenšas atņemt balsis mūsu atbalstītājiem. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šis mērķis neatbilst viņa dienas kārtībai. Taču patiesība ir uzvarējusi, neskatoties uz visu politisko spiedienu, neskatoties uz visām apmelošanām un neslavu. Briseles tiesa ir atzinusi demonstrāciju par likumīgu. Mēs uzvarējām Briseles tiesās un varējām sarīkot šo demonstrāciju. Tāpēc pretošanās ir svarīga. Tāpēc jums ir jāstājas pretī un jāaizstāv savas tiesības uz drošu un aizsargātu Eiropu. Redziet, viņi vēlas, lai jūs ticētu, ka jūs nevarat cīnīties, ka jūsu balss nav svarīga, ka nekas no tā, ko jūs darat, patiesībā neko nemainīs. Bet tā nav taisnība, jo spēks ir vienotībā. Un tagad Eva dodas nodot visas šīs parakstus ES. Labi, viņa pieprasīs, lai viņi ieklausās. Viņu uzvarēs tiesās. Viņa panāks pārmaiņas, un man tas ļoti patīk. 500 000 parakstu par glābiet Eiropu aktu, ko šī institūcija cenšas ignorēt. Tātad Tas ir ļoti bīstami. Tie ir tikai paraksti no petīcijas. Tā nav bumba, tie ir paraksti no petīcijas. Šodien ir rīcības diena. Šodien ir 15. jūlijs, un mēs pulcējam patriotus Briselē. Mēs esam šeit, lai nodotu pirmos 500 000 parakstu par glābiet Eiropu aktu. Mēs mobilizēsim miljonus nacionālistu. Ne tikai, lai parakstītu petīciju, bet lai būtu klāt ikreiz, kad Eiropas komisija vai citi birokrāti vēlēsies ierobežot mūsu kā pamatiedzīvotāju eiropiešu tiesības. Un tieši tāpēc mēs nepaliksim! Šodien un būs. Rādi, mēs viņus nosūtīsim atpakaļ! Sūtiet viņus 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 atpakaļ! Bet glābiet Eiropu akts nav vienkārši petīcija. Tas nav arī tikai pilsoņu iniciatīva, lai gan ir diezgan patīkams spēt piespiest Eiropas komisiju ieņemt nostāju par remigrāciju. Nē, glābiet Eiropu akts patiešām ir liela mobilizācija. Pirmo reizi pēc ilga laika mēs apvienojam miljoniem Eiropas nacionālistu un patriotu, lai sadarboties, strādātu kopā un virzītos uz kopīgu mērķi. Un šis mērķis ir glābt mūsu Eiropas tautas. Šādi patiesībā izskatās un jūtas demokrātija. Nevis šī viltus padarīšana, ko viņi mums ir pārdevuši, ka tu vari ievēlēt kādu, kuram patiesībā nav jāatbild par saviem darbiem, bet gan tautas balss. Tas ir tas, ko cilvēki vēlas, lai notiktu. Apvienoties un panākt, lai tas notiek. Un kaut kā šie elitāristi ir panākuši, ka mēs ticam, ka viss, kas mums jādara, ir ievēlēt kādu valdībā, kurš apstiprina to, ko dara ES,
un tad ES var pieņemt lēmumus mūsu vietā, kas burtiski apdraud mūsu dzīvību un drošību katru dienu. Šis ir viņa paziņojums. Nē, mēs to atgūstam. Ir miljardi, miljoniem un miljoniem cilvēku, kuri atbalsta mūsu redzējumu, un viņu balsis netiek uzklausītas, jo elitāristiem tas neinteresē. Mēs panāksim, lai viņu balsis tiek sadzirdētas. Un es esmu apsēsta ar to. Skatieties, es jums nemelošu. Tas tiešām nedaudz atgādina ļoti intensīvu nacionalistisku pieeju, un šis mārketings dažiem cilvēkiem var šķist satraucošs un biedējošs. Tā sajūta vienkārši sūtīt viņus atpakaļ. Tas nav patīkami dzirdēt, bet tajā ir daļa patiesības. Ja tu vēlies saglabāt savu kultūru, viss, kas ienāk un apdraud tavu kultūru, ir jāizvāc. Tāpēc mēs par to cīnāmies. Tāpēc visi šie vīrieši šeit cīnās. Tātad ir ļoti plašs atbalsts, kā redzat uz skatuves. Šobrīd kopā ar mums stāv Eiropas parlamenta deputāti. Un tas ir no tautas, tautai, ar patriotisko spēku palīdzību institūcijās. Mēs vēlamies apvienot visus šos spēkus, lai padarītu remigrāciju par realitāti. Bet vispirms, kā jau teicām, jāslēdz robežas, jo tas joprojām nenotiek. Tas notiek tikai attiecībā uz mums. Viņa ir skaista. Viņa tiešām ir skaista. Tas mums aizņēma tikai apmēram stundu, bet tagad mēs esam šeit, lai iesniegtu 500 000 parakstu par Eiropas glābšanas aktu, ko šī institūcija cenšas ignorēt. Zini, kas man šeit patīk? Mēs tik bieži esam dzirdējuši stāstus par cilvēkiem, kuri patiešām ir izdarījuši milzīgas pārmaiņas, bet tu neredzi to ikdienas darbu, kas viņiem bija jāiegulda, lai sasniegtu rezultātus. Un, piemēram, šī sieviete, vai ne, kas ir šajā kņadā, viņa ir ļoti eleganta, viņa ir skaista. Viņai bija jāstāv stundu, sarunājoties ar policistiem, kuri nevēlējās viņu ielaist, vai ne? Tā ir tā stāsta puse, par kuru cilvēki parasti īsti nestāsta, un man tas ļoti patīk. Mēs beidzot esam ieradušies ar 500 000 parakstu par Eiropas glābšanas aktu. Vairāk nekā 500 000 patriotu balsis no visas kontinenta tagad beidzot tiks uzklausītas. Man tas ļoti patīk. Es tiešām to mīlu. Te viņi nes parakstus. Eiropas komisijas komisijai mēs nesīsim Eiropas tautas balsi parlamentā, pat ja viņi to nevēlas dzirdēt. Lūk, mēs esam šeit, dāmas un kungi. Šī ir kaudze ar, protams, anonimizētiem Eiropas patriotu vārdiem, kuri vēlas remigrāciju un kuri to vēlas tagad. Burtiski fiziski tur, vai ne? Ķerrā. Viņiem ir ķerra pilna ar 500 000 parakstu. Tas ir iespaidīgi. Tā ir tautas balss. Šie cilvēki izlem, nevis viņi. Cik cilvēkus jūs esat nogalinājuši? Mēs esam vairāk nekā 535 000. Tātad mēs jau esam pārsnieguši pusi no tā, kas būtu nepieciešams oficiālai Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Un tas viss mazāk nekā 2 mēnešu laikā. Tātad tas jau ir pārsteidzoši. Ko šis apjoms nozīmē jūsu? Vai tu vēlies to izlasīt? Ja vari, lūdzu apkopojiet. Brandonam tas būtu tiešām svarīgi. Ar likumu par Eiropas glābšanu mēs, protams, vēlamies glābt Eiropu no atkārtotas migrācijas. No aizvietošanas migrācijas, atvainojiet. Un tāpēc mēs pieprasam pilnīgu un absolūtu gan legālās, gan nelegālās nerezidentu imigrācijas apturēšanu uz Eiropu. Un mēs pieprasām, lai Eiropas komisija ievieš remigrācijas schēmu visā Eiropā, lai mēs beidzot varētu sākt viņus sūtīt atpakaļ. Tas attiec arī uz legālajiem migrantiem. Sūtiet viņus atpakaļ! Sūtiet viņus atpakaļ! Sūtiet migrantus! Skatieties, acīm redzot, ideālā pasaulē mēs varētu dzīvot tā, ka cilvēki tiek uzņemti un viņi patiešām vēlas asimilēties, un viss ir kārtībā. Diemžēl tā nav. Un tad mēs esam nonākuši līdz punktam, kur ir izveidojušās seksuālās izmantošanas bandas, un visur notiek noziegumi. Valsts piedzīvotāji vairs nav drošībā, un tāpēc ir jārēģē ar galējiem pasākumiem. Skatai tik, tāpat kā lielākajai daļai no jums, tas liek justies nedaudz nērti, jo mēs zinām, ka aiz šiem cilvēkiem ir īsti cilvēki. Bet tajā pašā laikā, ja viņi nav gatavi asimilēties un pievienoties mūsu sabiedrībai, cienīt un stiprināt mūs, tad viņi šeit ir, lai mūs iznīcinātu. Un dažreiz vienkārši ir jāieņem stingra nostāja pret cilvēkiem, kuri ir šeit, lai tevi iznīcinātu. Es zinu, tas izklausās traki, bet tā vienkārši ir patiesība. Šī sieviete ir paveikusi tik daudz. Viņa tur runā, es domāju, man patīk, ka viņai patīk Ilons Masks. Pērkot to, bet viņš arī izglāba vārda brīvību Eiropā, to nopērkot. Tā tad nav nekādu bet. Viņš ir triljonārs, vai arī viņam ir citas kļūdas. Šajā pasaulē ir miljardieri, kuri neko nedara, lai aizsargātu vārda brīvību. Un patiesībā dara daudz, es domāju. Viņa vienkārši ir loģisks cilvēks, viņa tur darbojas. Galēji labējo vairogmeita Miss Eva Plaudingera Bika. Paldies, Andreja. Es saņemu arvien vairāk iesauku. Galēji labējo vairogmeita, šodien tā bija dzelzs slēdī. Labi, viņa ir brīnišķīga, viņa ir jauna, viņa ir skaista, viņa ir mamma. Viņa patiešām dara kaut ko labu, un mēs esam ļoti sajūsmā par to, jo tas atgādina, ka pretestība patiešām ir reāla.
Tautas balss, ja viņi apvienojas, ja viņi ir vienoti, viņi var panākt pārmaiņas. Tad cerēsim, ka Eiropa patiešām var izglābt, ka ir nākotne, kurā mūsu bērni nav apdraudēti no cilvēkiem, kuri ierodas, lai mēģinātu pārņemt varu. Un cerēsim, ka Eva patiešām būs veiksmīga. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!